kroši apkārt tuningā. Šais mērķis nopirka NRG. Un cik tev viņš vēl ir? Kā 2 nedēļas, plus minus 2 nedēļas, jā, jo visu laiku ir problēmas. Tūlīt sezona beigsies, mēs sauc motorā ārā un skatīsies, kas viņam tur notiek, jo viņam ir gultņi pirmkārt beigt, nevar redzēt, bet viņam beigt gultņi. Un, jā, mēs tagad trauc motorā ārā, tagad jāņem izpūtēs nost, viņš jau pa pusē ir nost, bet tur viens skrūpīsās. Tikko dabūju izpūtē no šitā skrūpīsās, tur ķipa uzgrieznis, otrā galā ir rekpaļa. Tur tīk netīrs, reka, tur ir uzgrieznis, un tad te ir skrūva, un šitā skrūva ir aprauta. Mēs dabūju nost, mēs to mountu domājam, tad varētu dabūt nost. Un tad lēnām sākt vispārējo carburetors ir nost. Jā, tūlīt redzēs, kas būs. Mēs esam pagaidām izpūtē dabujām no skulsinātē to mountu jau no ieplūdu. Mājiņš, te vēl carburatoru un lietas. Tā reka motoru mēs dabūju ārā, riepu klāt, jo tur skrūvu nevar dabūt ārā. Mēs noņēmām parād, kur cilindri. Reku cilindri noņēmām. Vispirms parādīs. Tu kloķē normāli, jā? Paskaties virzulu. Tā ir augša. Apakšu mēs neesam redzējuši. Tā ir bešof, tā ir augša. Un te ir pats cilindrs. Ja var redzēt, visur skrāps. Pilnīgi visur, katrā stūrī. Jā? Galva, jo mēs jau zinājām, tur kaut kāds huņas bija, tur svece. Nē, mans ir te. Ceļgaram. Šot jau mauk, mēs filmējam video, jakās. Un tā, mums te nolūza viens stādi iekšā, viņš ir pašā karterī iekšā. Labi, ņemsim virzolu nost. Skatīsimies, kāda kloķena ir. Bet izskatās, ka safe, kurš redzēs. Kroči, esam pie Skorco, izrāva motorā, paskaties viņam virzu. Kroči, dirsādi tūlīt ņems nost. Paskaties viņam cilindri. Visi ir ar skrāpēm. Te vēl šajā galā ir degums sadedzis, jo viņam pārkars. Kroči, jāmaini ir šitais, galvam virzuls. Un reku jāpacēl. Mēs dabūju ārā to tursūdu nost, mēs dabūju virzulu nost. Grēdzens vienkārši šajā pusē piemetināts, viņam viņš rūca kaut kā. Jā, īstai saded, piededz. Kroči, viss slikti. Adat gultnes ir ķip normāls. Kloķen. Es neesmu pārbaudījis, te viens jau rādīja noplīs. Ķipa normāli. Ibišķiņ grīvkstība. Tā ir magnets nost. Viņam ir gultņi beigti. Jā. Šis bija baigi īsais video, bet beigās pārdēva NRG, jo vienkārši negribēja viņu likt kopā, negribēja naudu tērēt, un viņam visu laiku bija problēmas. Varbūt, es nezinu, kas būs nākamais, bet izjaucām līdz rāmim, gandrīz vai visu nomazgājām, un viss ir pārdots, tāpēc NRG tikai bija 2 nedēļu īpašumā Renāram.